šeit ir skuju koki, jaunstādi. Un šeit jau mēs varam redzēt, kādi viņi veidojas krāsojums pēc pirmām rudens salnām. Bieži vien cilvēki, kas nopirkuši savus kociņus ir un ar dzeltenām dažādām krāsainām lapiņām uztraucas par to, ka viņi paliek sarkani, bordo krāsā. Bet es gribu teikt, ka tur nevajag uztraukties, tas ir ļoti normāli. Šeit mēs, piemēram, redzam mikrobiotu. Pēc pirmām salnām jau palikusi tāda jau diezgan tāda pelnu krāsā. Ja tur, kur viņš ir saspiedies ar citiem augiem, kur vēl siltums ir bijis, redziet, cik viņš ir zaļš. Zaļš un smuks. Nāks pavasars, būs silts saulīt, atsāksies veģetācija un augi palieks atkal savos skaistos toņos. Šeit jūs redzat golden carpet, horizontālais kadiķīts. Šeit viņam ir dzelteni galiņi, bet dzeltenie galiņi jau rudenī ir jau krāsojās. Tā kā tas nav mīnus, tas, es domāju, ļoti liels iegūms, jo dārs visu laiku maina savus krāsas toņus. Ir augi, kuri nemaina. Piemēram, filīferis dzeltenās, tās ir pacipresītes dzeltenās aurējā. Ļoti skaists un šobrīd vēl nav mainījušas toņus. Šeit mēs redzam horizontāli kadiķītu lime glow, jo pavisam interesants tons, pat viņš daļēji pat raips izskatās, gan dzeltens, gan tās kapar, gan zaļš kopā. Un dārzā tas var veidot ļoti tādu interesantu kompozīciju, pavisam tādas pārsteigumu toņus, jo katrā dārzā šie toņi var būt nedaudz atšķirties, jo gan ir saules intensitāte, gan temperatūras intensitāte, katram savā vietā ir savādāk. Līdz ar to auga reakcija uz apkārtējo klimatu ir atšķirīga nedaudz.